Esiet sveicināti raidījuma ciklā Vētījums dziesmu svētki. Raidām katru svētdienu 16. no Mežaparka Sidraba birzes. Skatāmi esam mūsu mājaslapā un sociālo tīklu kontos. Raidījums vadīšu es, Mārtiņš Klišāns, raidījums tapis ar Rīgas domes atbalstu. Labdien, cienījamie skatītāji! Mēs kārtējo reizi esam raidījumā Vētījums dziesmu svētki un kā vienmēr raidām no Sidraba birzes mājīgajām dziesmu svētku biedrības telpām. Šis raidījums notiek laikā, kad ir bijusi diezgan interesanta un spraiga dziesmu svētku izvērtēšanas konference, un šodien pie mums ciemos ir Dace Melbārde, bijusi Latvijas Nacionālā kultūras centra vadītāja, kultūras ministre, tagad Eiroparlamenta deputāte, dziedājusi visas programmas šajos svētkos un dzied arī Stiprajās sievās. Taisnība, labadiena. Dace Vilsone, kultūras ministrijas valsts sekretāre no 2018. gada, bijusī kamerkora Avesol dziedātāja. Vispār dziedātāja ir liela pieredze. Atceros tevi ne tikai no Avesol. Jā, un arī ar pieredzi pēdējos dziesmu svētkos. Ļoti patīkam. Ļoti patīkam. Un Nauris Puntulis, bijušais kultūras ministrs, tagad Saeimas deputāts, viens no grupas Pērkons vadošajiem solistiem, operdziedātājs. Tā, jūsu rīcībā būs mikrofons, es tad jums sniegšu viņu, un jūs pēc tam paši dalīsieties. Un iesāksim mēs varbūt ar tādu jau tradicionālu šo raidījumu iesākumu ar kopskatu uz dziesmu svētku vietu un nozīmi šodien. Izsolē mikrofons. Jā, paldies. Ja mēs runājam par dziesmu svētku misiju, es domāju, ka tā nav būtiski mainīsies. Tā virsmisija nav būtiski mainīsies caur šiem laikiem. Tas ir saglabāt un veidot Latviju kā nacionālu valsti un stiprināt latviešu nāciju, veidojot izpratni par kultūras mantojumu un ietvaru laikmatīgās kultūras dzimšanai. Bet tad ir komats. Un kas notiek aiz tā komata, to diktē laikmets lielā mērā. Un ja mēs skatāmies uz to, kas notiek šajā laikā, tad, manuprāt, dziesmu svētkiem ir ārkārtīgi liela loma sabiedrības psiholoģiskā aizsardzībā. Jo mēs reāli esam psiholoģiskā kara apstākļos. Ja? Un mums ir šobrīd ļoti vajadzīgi stipri vārdi un kopības sajūta. Un nav neviena cita kultūras izpausme un sociāli politiski izpausme kā dziesmu deju svētku tradīcija, kas var iedot šo psiholoģisko spēku. Es laikam, Dace, turpināšu no tās vietas, kur tu pielika komatu. Es domāju, ka dziesmu svētki gan toreiz, gan tagad ir ļoti nozīmīga garīga prakse. Un mēs varbūt to pat tā neapzināmies un nemēģinam to tā arī formulēt, bet tomēr visiem kopā darot to, esot tajā dziesmu svētku procesā, ne tikai Sidraba birzī atrodoties gan koristu rindās, Daugavas stadionā, dejotāja rindās vai skatītāja rindās, bet es domāju, ka tie cilvēki, kas tajos 5 gadus, ejot uz dziesmu svētkiem, ikdienā, dodoties uz mēģinājumiem, viņiem tā ir garīgā prakse, pieredze, kuru viņi neapzināti vēlas saņemt, un caur šo dziesmu svētku procesu un kustību viņi arī saņem šo piepildījumu. Un tas ir ļoti būtiski, jo tas arī veido šo te pašapziņu un spēku iet cauri tai citai praktiskajai dzīves daļai, kas arī mums visiem ir klātesoša. Es nevairīšos no skaļiem vārdiem un joprojām teikšu, ka dziesmu svētki ir mūsu nācijas pastāvēšanas, mūsu nācijas stūrakmens. Tam klāt pievienošu pāris lietas, par ko jau Dace Melbārde minēja par šo globālo kontekstu un 2 izaicinājumiem, kas ir ļoti nozīmīgi šodien globālā pasaule kā tāda. Un otrs, es atļaušos apgalvot, ka mēs kā sabiedrība šobrīd vēl esam ceļā uz tādu īstu demokrātisku sabiedrību, un ja var runāt līdzībās, tad es šobrīd to punktu, kurā mēs kā sabiedrība atrodamies ceļā uz pilntiesīgu demokrātisku sabiedrību, salīdzinātu ar pubertātes periodu,
kuru mēs vēl līdz galam neesam pārvarējuši. Un šī ir viena ļoti nozīmīga atziņa, kas ir jāņem vērā runājot par dziesmu svētkiem nākotnē. Skaidrs. Nu tad nākamais jautājums varbūt drusciņi atgriezīsim katrs sev atmiņā, nu varbūt kādu 15 gadu nogriezni sakarā ar dziesmu svētkiem. Vai tie būtu skolēnu, vai tie būtu pieaugušo dziesmu svētki. Kas jums ir palicis katram varbūt šai laika periodā spilgts un pozitīvs atmiņā? Ja mikrofons pie manis, es laikam sākšu. Nu, man ļoti spilgtai palikuši atmiņā daži stāsti, kur pēc iepriekšējiem dziesmu svētkiem satiekas jauniešu grupas vai pat vidēju vecumu tādas sabiedrības daļas un dibina pēc pašu iedvesmas jaunas kolektīvus, kūrus vai deju kolektīvus, un uz tādu mērķi piedalīties nākamajos dziesmu svētkos. No sākuma absolūti tikai brīvas iniciatīvas vadīt bez jebkāda atbalsta, un tad pēc tam lēnām jau līdz šim atbalstam tiek un apņēmības pilni. Jauni cilvēki mirdzošām acīm, tas, ka to dara, tas dod tādu drošības sajūtu par nākotni. Es tā tinot filmu secinu to, ka dziesmu svētki, lai cik mums liekas, ka viņi ir tādi nemainīgi, mazkustīga, tradīcija, kanoniska, salikta tādā zināmā kārtībā, tomēr katri svētki atnes kaut ko jaunu, dod kādu jaunu šķautni svētku norisē. Un tad, man liekas, manā atmiņā ļoti spilgti ir tāds liels eksperiments vai jauninājums skolēnu dziesmu svētkos, kur bija izveidots šis brīnišķīgais koncerts ar netradicionālo dziesmu svētku repertuāru. Tās bija rokmūzikas un popmūzikas dziesmas, ko skolēnu kori atskaņoja kopā ar mūsu zvaigznēm skatūs. Un tajā bija pilnīgi tāda jauna sprādziena tāda emocija, sajūta, kas, manuprāt, iedeva spēku skolēnu svētku kustībai. Manuprāt, jauniešiem tas bija ļoti, ļoti tāds spilgts un svarīgs mirklis. Man ir daudz spilgta mirkļi. Man liekas, ka pirmais, tas pat vairāk kā 15 gadus atpakaļ, bet es tā kā es biju klāta, tas bija ārkārtīgi saviļņojoši būt Parīzē UNESCO mītnē, kad UNESCO pasludināja dziesmu deju svētkus par cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu. Tad, manuprāt, ārkārtīgi nozīmīgs sasniegums ir tas, ka mums ir sudraba birs. Un no dziesmu svētku tās mākslinieciskās puses manā uztverē, ja skatos tādā pēc Latvijas atjaunošanas, kas ir bijusi mana tāda mākslinieciskā virsotne, un tā emocija vēl joprojām sēž iekšā, Mārtiņa Tāvā un Uģas sadarbība veidojot 2018. Gada noslēguma koncertu. Paldies. Un es vēl viens, man liekas, ka būtisks arī tāds jauninājums, arī domājot par formām dziesmās svētku sakarā. Manuprāt, ir tieši pēdējos 15 gados mums ir sadziedāšanās nakts, kas ir tā reakcija uz skatītāju vēlmi turpināt atrasties tajā enerģētikā un pašiem piedalīties šajā procesā. Un to, kas izgudroja to sadziedāšanās nakts turpinājumu, manuprāt, ka tas arī ir ļoti, ļoti nozīmīgs pienesums dziesmu svētkiem. Jā, labi, tad mēs varbūt arī drusciņi paskatīsimies nākotnē, un kādi varbūt ir svētku kaut kāda attīstības virzieni, vīzijas, iespējamie ceļi, vai mums ir kaut kas jāmaina, vai jāpārveido. Kā jūs redzat šo tradīciju nākotnē? Jā, manuprāt, to ceļu, kas sakrīt ar mana gaumi vai mana redzējumu, šogad diezgan spilgti parādīja
2 koncerti, tīrums un noslēguma koncerts. Un, lai arī kolēģis Dacis minēja, kā brīnišķīgi piemēru šo laikmetīgumu ienākšanu dziesmu svētkos un skolēnu dziesmu svētkos sadarbības ar rokgrupām un jā, kas man droši vien varētu patikt pašam kā rokgrupas dalībniekam, bet dīvainā kārtā tomēr nē. Un es tomēr no dziesmu svētkiem sagaidītu vairāk akapela dziedājumu. Es dziesmu svētkos mazāk, es negribu vērtēt, kurā gadā skaitliski vai procentuāli tas bijis vairāk vai mazāk, bet jebkurā gadījumā es sagaidītu mazāk tieši apskaņot instrumentu klātbūtni, jeb popmūzikas, populārās mūzikas elementu klātbūtni. Nu, es ietu mazliet tādu ceļu, kādu šogad gāja tīrums, un manai gaumai tas būtu tas virziens. Es varbūt palikšu viens ar savu viedokli, bet tas ir patiesi. Tas nozīmē, ka tu domā, ka šī tradīcija 2 koncerti un tīrums, respektīvi nākošais, tas droši vien būs kāda cita nosaukuma, ka tas ir tas pareizais ceļš. Es domāju, ka pareizais ceļš ir. Es domāju, arī skatītāju atsauksmes to parādīja. Protams, noslēguma koncertam ir jābūt kā noslēguma koncertam, un tur ir nenoliedzami noslēguma koncertā parādās kas tāds, ko mēs apzīmējam ar vārdu šovs vai kā tam līdzīgi. Bet vienam tādam koncertam, kas ir pēc līdzīgs tam, kāds bija tīrums, pilnīgi noteikti manā ieskatā dziesmu svētku nedēļā jābūt. Jo tas, ko Daci teica par skolēnu svētkiem un popkoncertu, man ir arī tāda zinām pieredze ar to, ka ja ir ļoti labs balanss, tad es pie skolēniem īpaši to esmu vērojis, ka viņi tikpat aktīvi raujas nodziedāt gaismas pili, kā viņi. Un zināmā mērā tur ir kaut kāds sakars. Viņi ietekmējas emocionāli, jā, un tas viens otra rada vēlmi un absolūti kaut kā nenoniecina to zelta klasikas nozīmi. Jā, tādēļ jau es arī saku, es ļoti labi saprotu gan to populārās mūzikas klātbūtni, ja mēs runājam par skolēnu svētkiem, es saprotu šo, kad, ja mēs runājam par noslēgumu koncertu kā grandios, kā notikumu, bet vienam tādam mazliet akademiskākam vai konservatīvākam, ja vēlaties, koncertam vajadzētu būt programmā, jā. Jā, neesmu tiešā veidā bijusi ne svētku rīkotāja, ne arī piedalīsies debatēs par dziesmu svētku saturu, norisi un tām formām. Manuprāt, tas ir brīnišķīgi, ka šobrīd ir tik ļoti daudz un dažādas izpausmes, un kā mēs redzam, arī skatītāji ļoti pieprasīta ir visi notikumi pilsētvidē, un arī tas, ka šiem notikumiem ir brīvpieeja un nav ierobežojumu, kurus varbūt uzliek lielāki masu pasākumi un biļetes un visādas tādas praktiskas lietas. Es atbalstītu arī Naura pieminēto skatīšanos tādā tīrā mantā. Tīra manta, jā, un ko droši vien arī šie ļoti daudzie pilsētu vidas pasākumi arī dod to pieeju. Un es laikam aicinātu domāt par pasākumu garumu. Manuprāt, ka tā ir tēma, kur ir grūti risinājuma, jo gribas nodziedāt un piedzīvot visu, un visu zelta repertuāru, un arī kaut ko jaunu nest katros svētkos. Un tā sabalansēšana arī garumā ir liels izaicinājums, ar kuru ir jācīnās. Jā. Aizliegt atkārtot dziesmas, ko nekad nevar paredzēt. Un tas īstenībā diezgan... Nekad to nedrīkst, noteikti nedrīkst aizliegt. Jā, protams, jo tas to metrāžu ar diezgan kārtīgi pagarina. Jā, ja man būtu tā naudiņa, kas guļ jūras dibenā, jāsaka šajā brīdī, vai ne, tad jau mēs visu ko varētu izdomāt, bet ja man ir jāsapņo par dziesmu svētkiem, tad man gribētos
kādreiz piedzīvot to, kad visā Latvijā ir dziesmu un deju svētki, ne tikai Rīgā, kas skan, bet kad kaut kādi pasākumi notiek katrā reģionā, un ka šajos svētkos piedalās pat tiešām visas paaudzes. Jo, es šajos svētkos pēdējos bija tas mēģinājums jauniešus pielikt klāt, bet tas bija tāds diezgan pievilkts. Bet zinot to, cik ļoti daudz dziesmu svētkos iesaistītie un bieži vien netiek pat uz tiem koncertiem tā tālāk, bet te vēlreiz jāsaka, ja būtu tā naudiņa, ka tas, man liekas, būtu forši, ja varētu tādus dziesmu svētku epicentrus uztaisīt vismaz katrā reģionā tās nedēļas laikā un iesaistīt arī tos bērnus un jauniešus, kuri ir daudz vairāk kā pieaugušie, kā mēs zinām. Tas būtu varēni. Bet tas ir tāds sapnis. Bet ja mēs runājam par tādu praktisku lietu, domājot par dziesmu svētku attīstību, tas, kas mums ir jāapzinās, ka tā autiņos esošā demokrātiskā sabiedrība attīstās. Un dziesmu svētkiem būs jāmeklē balans starp māksliniecisko autoritārismu un sabiedrības līdzdalību. Un tas vienmēr būs ļoti grūti. Bet tas ir neizbēgami, jo cilvēki grib aizvien vairāk piedalīties, viņi grib būt uzklausīti, viņi grib būt iesaistīti. Un man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, ka vispār ienāk iekšā šīs pilsoniskās sabiedrības formas un cilvēki aktīvāk piedalās svētku veidošanā, nevis vienkārši stāsta par to, kādiem jābūt svētkiem vai kritizē, bet ir jābūt kaut kādiem mehānismiem, kas viņiem ļauj piedalīties. Ja? Andrejs Mūrnieks mums šeit ciemojās, un viņš uzskata, ka svētkus vajadzētu rīkot veselu mēnesi. Un tad, ja viņam būtu tā naudiņa. Tas nozīmē, ka varētu īstenot dažādas pasākumus Latvijā. Bet šī ideja ir ļoti laba. Es domāju, ka tā būtu brīnišķīga iespēja, ja to varētu tādā koncentrētā veidā. Ja var vēl piebilst, tā vienmēr ir bijis mūžīgā diskusija starp dziesmu svētku šīm tradicionālajām formām, kas tā kā ir izturējuši laika pārbaudu un kas ir tā laikmatīgā kultūra, kas nāk iekšā, cik daudz citas kultūras nozares nāk iekšā. Man šķiet, ka ir labi, ka vienas nedēļas laikā ir iespēja parādīt Latvijas kultūras daudzveidību un tās sasniegumus un meklēt tos nozaru sadarbības punktus. Piemēram, man ļoti patīk deju koncerts arēnā, pēc ka tā, man liekas, bija lieliska sinerģija starp mākslu, es domāju, vizuālo mākslu un deju. Un dejas valodu. Un tas ir tā kā viens tāds piemērs, un tad mēs varētu atrast daudz tādus piemērus vēl starp literatūru un nebaidīties šīs saiknes meklēt. Es labprāt turpinātu šo tēmu par šo balansu, par ko Dats runā, un es atzīšos, mani tas ļoti biedē. Man biedē. Es saprotu, ka tas ir nepieciešams, es pilnībā tam pievienojos, bet es pievienojos arī tam, ka šo balansu atrast ir ļoti, ļoti sarežģīts uzdevums. Šī līnija ir ļoti, tā ir tāda staigāšana pa virvi, jo es apzinos to bīstamību, ja kādā brīdī tas līdzsvars nosversies par labu pilsoniskai iesaistei un uz tā, un tas notiktu uz kvalitātes zaudēšanas rēķina, tad šīs virziens ilgtermiņā attīstoties var dziesmu svētkus pārvērst par kaut ko tādu, ka neviens no mums to nevēlas. Ja? Tāpat laikā es arī saklausu to, ko Dats saka par šo autoritārismu vai māksliniecisko autoritāti. Es arī saprotu un apzinos šo, un tieši atrast šo balansu, lai šī mākslinieciskā autoritāte pārāk nedominētu un vienlaikus būtu lieliski pilsoniski iesaistīta, bet kvalitātes līmenis ar to nekristos. Tā ir drusku sarežģīta formula. Tā ir ļoti sarežģīta formula, bet laikam pēc visiem maniem garajiem vārdiem, kas te saka, laikam tā būtība tāda, ka es gribētu teikt, ka šo jābūt ļoti, ļoti, ļoti uzmanīgiem. Paturpinot tēmu, es domāju, ka mākslinieckai padomē un dziesmu svētku padomē kopumā būtu milzīgs izaicinājums pat vienoties par kritērijiem, kuri tad pasaka, ka ir šī te mākslinieckās kvalitātes kritērijas,
noteikti, kuri tur ir, un tad saprast, kā tiem sekot līdzi. Es domāju, ka tas būtu izaicinājums pilnīgi visām nozarēm, gan koriem, gan dejotājiem, jo tās ir tādas tiešām šķēris. Droši vien kormūzikā eksperimentālie meklējumi un tāda attīstība pašai kormūzikai, vispār arī kā žanram, tas ir brīnišķīgi, un tas attālina kaut kādā zināmā mērā no atkal tās sabiedrības iesaistes un līdzdalības, kādā līmenī katrs ir gatavs, cik daudz ieguldīt un cik spēj to izdarīt tā, lai to var piedalīties ļoti plašs spektrs. Līdz ar to te ir tā riskantā, tas naža asmens, pa kuru ļoti prātīgi ir jānoiet, lai mēs attīstamies, bet neaizlecam prom no saknēm. Varbūt, ka šī tradīcija, kas gluži nav šajos svētkos aizsākusies, bet kas ir šī 2 koncertu iespēja, pavēr mums drusciņu tādu lielāku manevru attiecībā uz programmu dažādību, jo tad šādā tīruma, teiksim, koncertā kori var vairāk izpausties un varbūt tur ir kaut kāda vieta vairāk kaut kādām pamatvērtībām un klasikai un akapelu, un tad noslēguma koncerts varbūt ir tas veids, kurā tad mēs savukārt varam iesaistīt vairāk visas nozares un ļauties kaut kādiem eksperimentiem un, protams, šoviem, kas ir mūsdienās, ko droši vien pieprasa, un tā tālāk. Mēs te jau tagad tās mākslinieckās izaugsmes virzienas arī apskatījām. Es Dācis gribēju tev prasīt no dziedātāja viedokļa, no dziedātāja rindas abas programmas nodziedāt. Es domāju, ka tas ir vecuma fiziskās izturības jautājums, un es teiktu, un es arī uzsveru tās fiziskās izturības jautājums, jo tāpēc, ka ir vecāki cilvēki, kas ir domājuši par savu fiziskās izturības izkopšanu, un ir jaunāki, kas to nevar izturēt, bet 2 programmas tādā garumā, kādas tās bija, tur tiešām ir jāiet pirms tam kārtīgi uz sporta zāli un jāgatavojas šādām programmām. Es teiktu, ka es esmu mēģinājis pēdējos gadus bišķi vairāk rūpēties par savu fizisko izturību, bet bija grūti brīžiem. Brīžiem bija grūti, un man brīžiem šķita, ka tā fiziskā saņemšanās, ka tev nepieciešama, varbūt līdz galam traucē izbaudīt pat. Tā kā es pat pilnīgi Dacei piekrītu, ja ir 2 programmas, pat to programmas garumu ir jādomā. Ja ir 1 programma, tad ir bišķi citādāk, tad jau tu viņu saņemies. Es esmu nodziedājis arī 13. gadā to 6 stundu koncertu, un tā kā tas bija vienīgais koncerts, tad, godīgi sakot, es pat nejūtu tos 6 stundas, ja man kāds pēc tam pateica, ka bija 6 stundas, teicu, es nejūtu, bet šeit diezgan varēja. Just to mums, paldies Dievam, nebija tas karstums, un ir superīgi, ka ir iebūvēti tie sprinkleri. Tas ir vienkārši, tas ir vienkārši tāds tehnoloģiskais izdomājums, es nezinu, bonus tam, kas to tur ielika, jo tas, man liekas, riktīgi glāba daudzās situācijās. Koris tev tur smējās, ka tur vai kaut ko citu smidzināt ārā. Uzspīdēja. Tādā ziņā izturība ir jātrenē, un tad, es nezinu, man liekas, ka tur jāliek klāt uzdevums fiziski gatavoties. Ir slodzi, jāsaka. Šoreiz jau tas izaicinājums bija tomēr neaizmirsīsim Covid, un tas izaicinājums ir arī milzīgs arī apjoma ziņā. Bet iespējams, ka šo visu arī drusku plānojot arī nedēļas kontekstā var salikt tā, lai nav tev iepriekšējā vakarā jānodzied liels koncerts, un nākošā dienā jāpārslēdz uz nākamo programmu un jāsāk viss no sākuma. Varbūt, ka tur mums ir arī vēl kaut kādas iespējas. Viens tāds arī jautājums, starp citu, par kuru tiek pēdējā laikā diezgan daudz runāts un domāts. Tā ir iespēja vai veids, kā labāk organizēt svētkus. Tā būtu, es saukšu viņus par lielajiem un mazajiem svētkiem, par skolēnu un lielo dziesmu svētku organizāciju apvienošanu. Ne satura, ne tradīciju laušanu, ne ciklu, bet tieši organizatorisko pusi. Vai jums ir viedoklis šai ziņā? Man mikrofons, es tad uzreiz teikšu, mēs par to esam gan diskutējuši, gan esam arī domājuši. Mūsu ieskatā, es tagad teikšu kultūras ministrijas ieskatā, tā būtu prātīga rīcība.
Un es arī varbūt argumentēšu kādēļ. Tas ir tādēļ, ka, manuprāt, dziesmu svētku process, tas ir veselums, un tam ir vajadzētu būt veselumam, sākot no tā mirkļa, kad, nezinu, cik agri bērni iesaistās kustībā, tradicionālās mūzikas kopās jau kopš dzimšanas bērni iesaistās dziesmu svētku kustībā kopā ar savu ģimeni. Un tā iet cauri visiem skolu gadiem un cik ilgi vien spējīgs ir kustēties un darboties. Līdz ar to arī no organizatoriskā viedokļa, manuprāt, tam vajadzētu būt kopumam. Un lai tas process būtu arī tā loģiski rīkots. Un vēl katra dziesmu svētki, kā mēs zinām šobrīd, tā ir no jauna izveidota komanda, arī menedžmenta komanda, kas it kā sāk tukšā vietā. Un tas ir tik aplami, jo šie cilvēki, kas ir izgājuši tik lielākajam masu pasākumam, kāds notiek, un viņu tā kā sāk no tukšas vietas, no nulles, katrus 5 gadus, tas ir diezgan tāda muļķīga šķiršanās. Tādēļ šo cilvēku kopums, kas ir šo pieredzi guvuši, kas viņi ir apguvuši, viņiem vajadzētu iet no vieniem svētkiem uz otriem, tā pamat kodolam. Un no šī viedokļa raugoties, tas būtu tikai racionāli, ja visi svētki, gan skolu jaunatnes dziesmu svētki, gan studentu, gan arī vispārējie dziesmu un deju svētki tiktu organizēti un vadīti no vienas organizatoriskās struktūras cauri gadiem, kā tas ritms veidojās. Mēs pat šādu priekšlikumu esam apsprieduši ar izglītības ministri un ministriju. Mums bija pat diezgan sagatavot arī priekšlikumi. Mēs valdībā virzījām šādu rīcību, un jāsaka, kā ir, pēdējā brīdī par pārsteigumu tomēr izglītības ministri izdomāja, ka vēl nav tas mirklis pienācis, un vēl viņi jūt to, ka vēlas paši šo procesu vadīt. Jā, var es mazliet atlikt atpakaļ pie iepriekšējās tēmas par koncertu garumiem, jo es nevaru atšķirībā no abām Dacēm lepoties, ka es esmu stāvējis kopkorī un bijis viens no dziesmu svētku dalībniekiem. Diemžēl esmu tikai bijis vokālais pedagogs dažos koros un kādu mirkli dziedājis korī, šķiet kopā ar tevi, Laudas pirmajā sastāvā. Tā ir man vienīgā kordziedātāja pieredze, bet par izturību un koncertu garumiem mans tēvs savus beidzamos dziesmu svētkus nodziedāja iepriekšējos 82 gadu vecumā, tā kā viss ir iespējams. Bet tātad tēma dziesmu svētku garums. Es ļoti labi saprotu šo, un šī tikpat trausla un sarežģīta tēma, kā mēs iepriekš runājām, jo man atkal jālieto skaļi vārdi nacionālā bagātība, un šis ir izaicinājums ne tikai dziesmu svētkos, šis ir izaicinājums arī dažādās lielās jubilejās, teātros, operā vai kur citur, un ko tad mēs gribam tādos lielos svētkos parādīt, vai tikai to piramīdas pašu spicīti, to zeltu, vai visu to piramīdu pilnā krāšņumā, jo tā piramīda jau tiek būvēta uz mums, kas mēs esam, nacionālā bagātība, kāda esam, tāda esam, un nevienmēr visi ir tanī virsotnē, bet tādos svētkos gribas parādīt no visa, un es domāju, ka tas ir sarežģīts uzdevums, ar kuru vairāk vai mazāk veiksmīgi katru gadu tiek galā, bet es noteikti oponētu tiem, kas saka, ka tā ir paviršība, jeb kāds egoisms vai kas tam līdzīgs, ja, ka kaut ko tur ielikt par daudz vai par maz. Tas ir vienkārši ļoti grūts uzdevums, kādēļ nevienmēr tas izdodas, un es ļoti labi saprotu tos iemeslus. Bet runājot par šo vienoto sistēmu pieaugušo un skolēnu dziesmu svētkiem, Dace jau visu pateicis, un es varu apliecināt to, ka mēs bijām jau ļoti, ļoti gatavi tam, un es arī saprotu, ka droši vien izglītības ministrijā šobrīd ir tik daudz izaicinājumu, un viņi vienkārši saprata, ka viņi šobrīd nespēja visu, un tādēļ tas jautājums tur arī palika, bet pilnīgi loģiski ir šīs institūcijas apvienot, lai būtu tā pēctecība un nebūtu katreiz velospēc jāgudro no jauna. Arī tīri no ekonomijas viedokļa tas būtu tikai loģiski.
ir diezgan traki, ka mēs visu laiku vienprātīgi esam, bet es teikšu, ka man ir atšķirīgs viedoklis šajā jautājumā. Un arī balstās pieredzē. Es esmu strādājusi gan Nacionālajā kultūras centrā, kas ir organizējuši vispārējos latviešu dziesmu deju svētkus. Ticiet vai ne, es esmu strādājusi arī Valsts jaunatnes iniciatīvu centrā, kas organizēja skolēnu svētkus. Esmu bijusi skolēnu svētku mākslinieckajā padomē. Es drusku arī zinu no iekšpuses to mehānismu, kā tas notiek. Laikam nepiekritīšu, ka mēs katru reizi komandas no jauna taisām. Patiesībā tās ir kodola veido komandas, kas tur gadiem cauri strādā. Gan vienā sistēmā, gan otrā. Tur mainās dažkārt tur atsevišķi producenti pasākumiem, un tad ir veiksmīgāk vai neveiksmīgāk, tam es varu piekrist. Ja? Un vispār mums kroniski trūks ļoti labi producenti. Šādiem lieliem masu pasākumiem. Es ceru, ka Diana Čīle, kas tagad pārņēmusi kultūras koledžas vadību, kaut ko darīs un uzaudzinās jauno mājiņu, ņemot vērā, ka viņai pašai ir ļoti laba pieredze. Tā kā tas īsti tā nav taisnība. Es teiktu, ka katrā no šīm institūcijām ir savs cilvēku kodols, kuram ir sava tā atmiņa un arī pieredze. Tad, domājot par šādu svētku organizatorisko apvienošanu, man ir 2 argumenti, kāpēc es patiesībā esmu super piesardzīga un neaplaudēju šim priekšlikumam. Pirmkārt, dziesmu un deju svētku tradīcijai ir šīs sistēmiskās saknes un skolēniem ir sava sistēma, kādā veidā tas process tiek organizēts. Tas ir dziļi sakņots gan skolu muzikālajā izglītībā un skolu diriģentu arī metodiskajā darbā un tam līdzīgi. Tam līdzīgi arī sasaistīts ar mūzikas stundām. Otrkārt, tā ir interešu izglītības sistēma visa, kas ir arī dziļi ar savām saknēm un ar savām tradīcijām un ar saviem cilvēkiem un cilvēku kapitālu. Un tieši to pašu mēs varam stāstīt par vispārējo latviešu dziesmu deju svētku sistēmu. Un tur visur ir cilvēki apakšā, kam ir sava vēsturiskā atmiņa, kuram ir sava motivācija. Un dziesmu svētki jau ir tāds process, kur vajag ļoti daudz cilvēks, lai viņi darbojās. Un es nezinu, un man šķiet, ka tas ir labi, ka Izglītības zinātnes ministrija arī atbild par skolēnu svētku ilgspēju, ka noņemot viņiem šo atbildību mēs zaudēsim. Tas ir labi, ka ir vairāk politiķi, kas par to atbild. Tā, ka tas ir viņu darba aprakstā. Teorētiski jau tā kā visi atbild, ja, bet tā, ka tev ir darba aprakstā, tas tomēr ir labi, ka ir vairāk nekā viens. Un es vienkārši esmu par to pārliecināta. Un man arī liekas no tāda mākslinieckā viedokļa, ja mēs salīdzinām drusku ar mēdījiem, tagad arī runā par mēdīju apvienošanu, ja, ir tomēr labi, ka ir 2 redakcijas, ja, nevis viena. Jo tomēr, lai ir tā daudzveidība, lai ir vairāk tā vieta eksperimentiem un dažādām pieredzēm tā tālāk. Un tāds ir mans viedoklis. Bet es, protams, piekrītu, ka ir savi loģiskie argumenti un apsvērumi, un Igaunijā tas strādā, bet tad ir pilnīgi jāmaina tiešām sistēma un pieeja. Un tad ir, zinot to, kā Latvijā mums patiesībā iet dažkārt reformu ieviešanu, vai dziesmu svētki ir tas lauks, kur mums tagad gribas eksperimentēt? Es būtu ļoti uzmanīga un piesardzīga. Tad tur tiešām ir kārtīgi ļoti saprātīgam reformātāram jābūt, kas to ļoti precīzi un veiksmīgi izdara. Tiešām aizejot līdz pat bērnam un saprotot, kā tas viss mainīsies. Jo zinot to, cik ārkārtīgi sarežģīts ir tas audums, kā dziesmu svētki top. Un tas aušanas process tur tiešām ir ļoti, ļoti jāizvērtē pirms griežu. Bet turpinot, Dace, ko tu saki, nepiekrīt tādēļ, ka zināmā mērā tur daudz, kas balstās uz interešu izglītības un uz šo te procesu, kāds notiek. Skola 2030 zināmā mērā ir kaut ko jau sakustinājusi tajā audumā, uz kuru ir balstījusies arī skolēnu dziesmu svētku kustība. Tur notiek šīs te izmaiņas, kuras mēs jūtam. Mēs pagaidām nevaram tā ļoti pietiekami skaidri formulēt, kurā virzienā šīs izmaiņas nes. Un dziesmu svētku kustība skolās lielā mērā balstās uz interešu izglītību, kurā arī šobrīd notiek tādas svārstības, politikas debates par to, kas ir un kas nav jādara interešu izglītībā, kā šo procesu organizēt. No šī viedokļa raugoties, tieši domājot arī par kultūras, izglītības, šo pieejamību, tradīciju turpinājumu,
mēs arī piedāvājam kā vienu no risinājumiem paņemt visu šo kompleksu, arī interešu izglītību kultūras jomā un tad vadīt arī šo te attīstību tādā vienā lielā kompleksā. Bet tur, ko tu minēji, kad ir šīs te divi politiskie mandāti, kuri atbild, jā, tas ir lielāks spēks. Tam es piekrītu. Es arī piekrīstu Dacei Melbārdei par to, ka ir daudz neatbildēt jautājumi uz šo, un varbūt ka arī labi, ka Izglītības un zinātnes ministrijai šobrīd pietrūk kapacitātes, lai to izdarītu. Varbūt, ka tiešām ir vēl dažas tās atbildes uz jautājumiem jāsameklē, bet visā tanī gan šis politiskais aspekts, bet ir arī otrs tīri racionālais. Es šobrīd nepateikšu detalizēt, bet runājot par šo, mums bija virkne absolūti racionāli argumentu, kuri tiktu atrisināti, ja mēs runātu par tādu apvienotu modeli, un droši vien tā būtu arī ekonomija lielā mērā, bet, jā, es piekrītu tam, ka diskusijas par šo vēl ir nepieciešams. Jā, protams, lai par šo visu diskutētu, man nāk uzreiz prātā vesela virkni jautājumu, kas ir saistīti ar šo tradīcijas nodrošināšanu un ilgspēju, protams, un tad mēs nonāktu atkal līdz skolām un līdz muzikas skolām, un līdz koriem, līdz tai pašai interešu izglītībai, pieejamībai un visu pārējā, ka būtībā jau mums ir jārūpējas par to, lai šajos koros un deju kolektīvos būtu, kas dzied un dejo. Tas ir tā varbūt rūpe, kas pēdējā laikā mūs ir satraukusi kā nozari. Es daudz negribu par to vairs runāt, jo pēdējā laikā par to ļoti daudz jau runāts, bet varbūt tomēr, ja mēs paskatāmies uz starposmu starp svētkiem, kur notiek reizi 5 gados, tad mēs noteikti nonākam pie šiem izaicinājumiem un pie šiem iespējamiem finansiāliem modeļiem, kurus vajadzētu uzlabot un risināt šo te visu kolektīvu atalgojumu jautājumu. Varbūt ir kaut kāds tāds vēl rezumējošs īsts komentārs pie tā, kas jau šajā laika posmā diezgan daudz par šo dzirdēts. Manuprāt, gan es, gan Dācis Vilsone daudz par šo izteiksies. Droši vien būtu interesanti dzirdēt Dācis tavas domas. Es ļoti labprāt arī dzirdētu jūsu domas. Es noskatījos, protams, arī to dziesmu deju svētku konferences flashmob, kas bija organizēts un kas, protams, izklausījās pēc, jāsaka, kā ir tāda dziesmu svētku kopienas, tāda kliedziena. Vienīgais varētu diskutēt par to, cik vienam jaunam ministram par to jāuzņems atbildība, jo godīgi atbildīgi mēs esam visi. Ja, un katrs varam diskutēt, kāpēc ir tik grūti aizstāvēt vispār kultūras finansējumu. Tā būtu, man liekas, vesela jauna ētera diskusija. Ja, jo, tāpēc, ka tur ir daudz vairāk argumenti, kāpēc ir tā, kā ir. Jo sāksim ar to, ka pirmkārt jau vispār ir grūti kultūru šobrīd aizstāvēt un kultūras finansēšanu. Otra lieta, man liekas, kas tā kā arī no malas noskatoties to, kas man momentāli tā kā pašai iedūrās, man uzreiz aizsaka, kur pašvaldības? Jo tāpēc, ka tomēr pašvaldībām ir arī kaut kāda atbildība jāuzņems. Es piekrītu to, ka mums ir, ja vien ir iespējams, jādara viss, lai to mērķdotāciju celtu, ja, bet te pašā laikā, piedošana, es esmu dzirdējis to, joprojām es pat vēl pirms 2 nedēļām dzirdēju stāstu no pašvaldību cilvēkiem par to, ka tas neko nedos, jo ir, diemžēl, pašvaldības, kas joprojām samazina par attiecīgo summu momentāli. Tā kā tur ir ļoti daudz tādas nianses, par kurām ir jārunā, un tas man viena lieta, par ko esmu ļoti stingri pārliecināta, ka šajos laikos tas ir absolūti totāli tāds komandas darbs aizstāvēt kultūru un kultūras vērtību un tās finansēšanu. Un visu uzkraut uz viena ministra pleciem un arī drusku tādu opozīciju, man liekas, ka es teiktu, ka diez vai tā ir tā taktika, kas nostrādās. Bet man liekas, ka ir tiešām kaut kā visiem kopā jādomā, kā vispār kultūrai to finansējumu celt. Jo tur jau ir redzi, visu laiku tā kultūras nozara ir savstarpēji sasaistīta, jo tiklīdz tu paplašini kultūras saimniecību, tu samazini visām tām pārējām mutēm, vai ne? Un tāpēc ir tā kā jābūt kaut kādai tādai kompleksai cīņai par to. Jā, redz, tas jau ir tāds izmisuma solis un izmisuma brīdis, jo ir tāda sajūta, ka, redz, tu saki arī interesanti tas arguments, nevis arguments, bet tas viedoklis, ka aizstāvēt kultūru,
ir ļoti grūti mūsdienās. Man uzreiz rodas vienkārši jautājums, kāpēc? Jo mēs tik ļoti labi zinām, ko kultūra pie mums nozīmē. Varbūt, ka mums ir pa maz kaut kādas statistikas skaitļos, cik tur kas tur atnes un cik kurš kaut ko nopelna, ka to kaut kādā veidā līdz finanšu galvām novest šo stāstu tik tālu, ka tur rodas kaut kāda izpratne. Manā loģiski izskaidroja. Es sākušu ar to, ka Latvija nav vienīgā tāda, vienkārši mums kopējais budžets vispār Latvijas valstī ir salīdzinoši mazāks, bet kultūras procesi, kultūras daudzveidība, bagātība kā procentuāli daudz lielāka pret to mazo budžetu. Un tāpēc veidojas tas konflikts lielā mērā, ka arī no vienas puses liekas, ka pret to IKP tās naudas ir daudz, gan tur mēs labi zinām, ka arī statistikas kļūdas ir, ja? Un pie tam tādas, kas būtiski izmaina ciparu. Bet tas, ko mēs, man liekas, ka nesaprotam dažkārt, ir tas, ka tā daudzveidība un īpaši tā dziesmu svētku kustība nekur jau citur tāda nav. Igaunijā un Lietuvā vēl, vai ne? Bet citās valstīs to mēs pat nevaram salīdzināt tās saimniecības, jo tāpēc, ka tā kultūra jau ir tik grūti definējama. Pētījumi mums ir. Kultūras akadēmijā pētījumi par ekonomisko, sociālo līdzdalību, ietekmi uz sabiedrības, tur saliedētību pētījumi ir. Eiropas līmenī ir pētījumi par ietekmi uz veselību un ir pētījumi. Bet arī Eiropas Savienības līmenī tieši tas pats arī visu laiku cīņa par kultūras budžetu. Tikai tie cipari ir lielāki un procentuāli pret pārējo, un tāpēc varbūt tas neliekās tik skaudri kā Latvijā. Es domāju, ka tā pamat problēma ir tā, ka kultūras izpratne lielākai daļai sabiedrība ir ļoti virspusēja tomēr joprojām. Un līdz ar to ir vieglāk, tad, kad ir sarežģīti laiki, ir vieglāk atteikties no tā, jo sabiedrība mazāk pret to protestēs. Ja mēs tā paskatāmies un arī aptaujas, ja mēs paskatāmies, ka sabiedrībā jānoskaita, kas ir tās prioritātes. Pati sabiedrība jau nenodefinē, ka kultūra ir prioritāra finansējumā. Tāds ir, un tāpēc, teiksim, tās dziļākās atbildes, kad es savā laikā par to domāju, ko darīt, teiksim, tā viena no manām atbildēm bija, kā no bērnības celt to vispār kultūras izpratni. Tāpēc mēs 100-gadēju uzdāvinājām Latvijas skolosomu cerībā, ka tas audzinās to gudro kultūras patērētāju, radītāju un arī nākotnes politiķi. Bet šī tiešām ir tēma, kur likt visas Latvijas labās galvas kopā un domāt, ko darīt. Es domāju, ka mums tas komandas darbs zināmā mērā ir jau aizsācies, jau ir iepriekš ministra laikā, un tas, kas notiek būtībā tagad, mēs vienkārši akcentējam un vēršam uzmanību uz sevi, un ir tā vēlme jau ir strādāt. Es domāju, ka visos jau iekšā joprojām ir tas entuziasms, bet ir vajadzīga kaut kāda izpratne, un nav jau mērķis gāzt kādu ministru vai vēl kaut ko tam līdzīgi, bet tā ir kaut kāda, vienkārši tā ir iespēja, kā mēs varam kaut kādā veidā reaģēt uz situāciju. Te mēs nonākam tādā jau absolūti politiskā diskusijā, un es esmu spiests oponēt Dacei Melbārdei sakot par to, ka nevar uzkraut to visu vienai jaunai ministrei. Es nekad arī to neesmu darījis publiskā telpā, un es vienmēr runājot par šī gada, jeb 24. gada budžetu, esmu teicis, es šobrīd neraugos viss ministrs virzienā, bet ministrs pārstāvētā politiskā spēka virzienā. Un tā ir politiskā abece, ieliekot, kā Dace to saka, jaunu ministru, viņas politiskais spēks šim jaunam ministram nodrošina platformu, nodrošina cīņas lauku, cienīgi uzsākt savu darbu. Šī negadījumā ministrs politiskais spēks to neizdarīja, un ministra tika kā tāds kucēns iesviests augstā ūdenī, izpeldēs vai neizpeldēs. Tas ir fakts. Nevar noliegt to, ka šis budžets tika atdots bez cīņas. Es esmu pieņēmis 3 vai 4 kultūras ministrijas budžets zinu, tieši tāpat kā Dace, tu zini, cik tā ir ļoti smaga cīņa, izcīnīt katru eiro kultūrai. Neviens no maniem budžetiem nav bijis tik vājš, kā ir šis budžets bijis. Es esmu nonācis savā cīņā iepriekšā gadā, Dace Vilsons zina pat līdz situācijai, kad ir ultimāts. Es esmu uzstādījis ultimātu, ka budžets ir jau ministra kabinetā ir bijusi vienošanās, tad vienojamies visu par budžetu. Es saku, nē, ja man nebūs papildus 3 miljoni, nebūs šī budžeta un nebūs valdības, un es esmu panācis šos 3 miljonus, un cits lietas, tā ir ļoti, ļoti smaga cīņa, un tā cīņa bija jāizcīna partijai progresīvie, nevis vienai pašai ministrei. Viena paša ministra es noteikti nevainoju, un tas būtu nekorekti vainot tikai vienu pašu ministru. Šī gadījumā šī cīņa, šī vienošanās, kāda mums bija, ar dziesmu svētku kustību par to, ka šī dotācija ir jāceļ, viņa bija jāaizstāv.
Viņi bija jāaizstāv budžeta sarunās, politiski jāaizstāv, un tas bija jādara ministrs pārstāvētam spēkam, viņi to neizdarīja. Nu, Klau, jūs tomēr man pa labi, pa kreisi ir politiķi, un es neesmu politiķis, un šajā politiskajā diskusijā attiecīgi arī neiesaistīšos. Un es gribētu teikt to, ka mums tiešām visiem kopā ir jāskaidro kultūras situāciju, un arī tas, ka kultūra nerodās bez ieguldījumiem un bez līdzekļiem. Un, manuprāt, šeit sabiedrībā varbūt tās zināmā mērā iztrūkst šīs izpratnes, ka kultūra nerodās ne no kā, vienkārši pat no sevis. Jo tas, cik šo daudzo gadu garumā kultūras darbiniekiem zināmā mērā pašiem ieguldoties procesā, tādēļ, ka ir tāda pašiedvesma, pašdeksmes spēja, nerēķinoties ar savām vajadzībām, ka ir veidojusies tā sajūta, ka tas tā tas notiek, ka cilvēki var strādāt bez atlīdzības, tikai tāpēc, ka viņiem tas patīk, vai ka viņi redz tam jēgu, bet sabiedrībai kopumā šī jēga būtu arī jāuztver un jāsaprot, biežāk nekā reizi 5 gados. Tas tajā skaidrošanā par kultūru un arī par statistiku, jā, mēs esam salīdzinoši pret citām nozarēm, tieši pateicoties darbinieku iesaistei un entuziasmam, mums ir izdevies vēl aizvien saglabāt ļoti plašu, sazarotu kultūras tādu daudzpusīgu ainu, un tas ir kultūras darbinieku nopelns, un arī sabiedrības nopelns, ka sabiedrība tas interesē, un sabiedrība vēlas to patērēt. Un šo jau rāda arī daudzi kultūras patēriņa pētījumi, ko veic Kultūras akadēmija. Bet kara apstākļos viss ir sameties kājām gaisā, un mēs pilnīgi redzam to, ka ir nozars, kurās ir nepieciešama gan līdzekļi, gan arī sakārtošana. Un tādēļ droši vien šķiet, ka ar kultūru viss ir kārtībā, pacietieties, pagaidiet. Bet mēs tiešām nevaram. Mēs nevaram, jo arī mums ir nepieciešama sava daļa, lai mēs sagaidītu to, ka kultūras šī attīstība neapstājās. Vai ka kultūras, nav tas regress. Mēs skaidrojām Saeimas izglītības kultūras komisijā ļoti detalizēti tiešām arī statistikas rādītājus. Tur ir zināma loģika, ka nevar arī statistikā lietot tikai vienu konkrētu rādītāju, piemēram, procentu no IKP, jo tur blakus ir vēl daudz dažādi citi griezumi, kā uz to skatīties. Un ir skaidri redzams, ka mazās valstīs ar salīdzinošu mazu koproduktu kultūras finansēšanas īpatsvars pret to koproduktu ir lielāks, bet ja mēs skatāmies uz skaitļiem, miljoniem eiro, tad viņš ir būtiski zemāks nekā vidēji citās Eiropas valstīs. Tā ir tā apgrieztā loģika, uz kuru skatīties. Atgriežoties pie konkrēti uzdotā jautājuma, Mārtiņa runāja par šo te dziesmu svētku kolektīvu vadītāju atalgojumu. Pašvaldības, tā ir pašvaldība daļa, pašvaldības šo atlīdzību ir maksājušas, dažādi atbilstoši pašvaldības spējām. Valsts līdz šim ar mērdotāciju ir tikai nedaudz piedalījusies. Un tas, ko mēs vēlamies panākt, ir nedaudz lielāku tādu paritāti arī no valsts puses šīs mērdotācijas palielināšanā atlīdzībai ar kādu mērķi, lai kopumā mēs sakārtot sistēmu un pašvaldību šo atlīdzību kolektīvu vadītājiem maksātu pēc līdzīgiem principiem un maksātu ar līdzīgiem arī šiem līguma nosacījumiem. Lai, piemēram, Mārtiņ, tu darbojoties vienā pašvaldībā un citā pašvaldībā par līdzīgu tavas kvalitātes ieguldīto darbu, varētu sagaidīt arī līdzīgi novērtēto atlīdzību. Tas bija iemesls, kādēļ sākās arī debate
par šo te valsts līdzdalības palielināšanu un dialogu ar pašvaldībām, lai pašvaldību atbildības daļā mēs tādu labāku sistēmisku risinājumu rastu. Jo, kā mēs arī dzirdējām konferencē, pašvaldība saka, jā, mēs esam iesaistīti dziesmu svētku kustības uzturēšanā, jā, mēs uzturam kolektīvu vadītāju atlīdzību un kolektīvus. Mēs šos līdzekļus maksājam. Bet tātad šī mūsu dialoga rezultātā un valsts finansējuma palielinājuma rezultātā vajadzētu kopumā stabilizēties un sakārtoties sistēmai. Jo te atkal mēs piedzīvojām pēdējo 3 gadu laikā arī pašvaldību reformu, pašvaldības kļuva lielākas, viss šī te novada reforma, tas arī tādu zināmu ietekmi radīja tam, ka nepieciešams attiecīgi arī mūsu pusē sakārtoties. Tas ir skatījums no ierēģņu puses, līdz ar to darbs jāturpina, ir jāiegūst līdzekļi, lai mēs izietu dialogā ar pašvaldībām un uzlabotu, sakārtot sistēmu tā, lai tas gan dziesmu svētku kustībai, gan arī cilvēkiem, kas uztur šo kustību ar savu darbu, būtu kopējie labāk apstākļi. Brīnišķīgi, es ļoti labprāt šo turpināt. Vispirms atgriežoties mirkli pie Dācis, pie tava teiktā, par to, ka sabiedrība jau nav nodefinējusi kultūru kā prioritāti, un tas, protams, atsaucās arī katrā budžeta gadā un pieņemšanas reizē. Es mēģināšu to paskaidrot vēl vienkāršotāk. Pirmkārt jau bezumā reiz tas bija pilnīgi oficiāli bija redzams tad, kad Covid laikā tika no sabiedrības prasīts, kas tad ir tās prioritātes arī tik sarežģītos laikos, un jāatzīst, kultūra tiešām nebija pie augšējā. Bet ja mēs ņemtu savu draugu un paziņu loku, gan jau kādam ir kāds, kurš arī šobrīd ir tādos, patiešām grūtos materiālos apstākļos, un droši vien mēs zinām kādu, kurš arī atteiksies no tā sviesta uz maizītes, lai tikai varētu apmeklēt mēnesī kādu teātra izrādi, bet piekritīsiet, ka tādu visticamāk būs mazāk nekā to, kuri tomēr izvēlēsies tās pamatvajadzības un tas teātra apmeklējums nebūs tā prioritāte, ja patiešām ir ļoti grūti ekonomiski apstākļi. Bet runājot par to, Dāci, ko tu runāji par pašvaldību paritāti un par iesaisti, jā, es gan šeit neredzu tikai šī jautājuma sakārtošanu un beidzot ieviešanu kārtību, lai kolektīvu vadītāji saņemtu cienīgu un pienācīgu atalgojumu. Es uz šos tā būtu tikai jautājumu vienu pusi. Es šī jautājumā saskatu arī otru pusi, un es runāšu līdzībās, kā piemēram ienākuma nodokļa progresivitāte, ja progresīvais ienākuma nodoklis manā ieskatā nav tikai fiskāls akts. Tas ir arī patriotisks akts. Tu valstī, kurā tev ir iespēja vairāk pelnīt, vairāk arī valstī par to atdot. Tas ir arī patriotisks akts. Un šī gadījumā valsts lielāka dotācija dziesmu svētku procesam, dziesmu svētku kustībai, tas nav tikai sistēmas sakārtošana, lai pašvaldības visiem maksātu līdzvērtīgi vai pienācīgi atalgojumu. Šī ir arī valsts attieksme pret dziesmu svētku kustību kā tādu. Tā kā es šeit redzētu šīs divas daļas un tikai savienojot kopā, tas būtu tas cīņas lauks, kas visiem kopā būtu jāizcīna, jo es vēlreiz lietoju šo skaļo vārdu dziesmu svētku kā nācijas stūrakmens, un valstī ir jāparāda savu attieksmi pret šo, kā viņi vērtē šo procesu kā nācijas stūrakmeni. Tā kā es redzētu to labām pusēm. Un tas jau viss jau droši vien arī ir saistīts ar kultūra izglītību un vēl dažādiem aspektiem. Ja jau galu galā valstī prioritāte ir izglītība, tad vai tad kultūra izglītība nav izglītība un viņa nav tikpat prioritatīva. Un vēl man ir mazliet bažas, jo parasti jau mēs šādas, informācijas vienmēr vērtējam arī no tāda subjektīva viedokļa. Ja es, piemēram, dzirdu, ka atbalsts var tik rasts atrodot finansējumu kultūras ministrijas iekšējā, budžetā, tad noteikti mēs kā kolēģi noteikti nebūtu ar mieru, ka mūsu šķeļ un kādam paņem nost, lai mums iedotu. Viss šis rada, tai sabiedrībā un mūsu vidē ārkārtīgi lielas bažas par to. Mēs gribam būt vienoti, mēs gribam strādāt komandā, mēs gribam, lai
visiem ir labi. Jā, man ir viens tāds jautājums, uz kuru es neesmu sev radis atbildi, un es īsti nezinu, kā to politiski vai tehniski varētu atrisināt. Proti, ja mēs runājam par kultūru izglītību, jo, manuprāt, Izglītības un zinātnes ministrijā, ņemot vērā mūsu sasaisti visos izglītības līmeņos, sākot jau ar pirmo un beidzot ar mūsu augstskolām, vajadzētu būt kādam mūsu cilvēkam. Kādam, kurš Izglītības un zinātnes ministrijā tur rūpi tieši par kultūru izglītību, sākot jau no pirmā līmeņa, pēc tam attiecīgi par visām mūzikas nodarbībām vispārējā izglītībā, līdz pat mūsu 3 kultūras augstskolām. Tā ir tā doma, ko es saku, tā ideja, kā to realizēt un tehniski vai politiski un tā, kā tas ir iespējams, es nezinu, bet tas mērķis būtu tāds, manuprāt, ka tas būtu vienīgais ceļš, kā mēs varētu veiksmīgi tikt ar šo galā. Dacis, varbūt jums ir atbildi. Es nezinu, es laikam speršu to bumbiņu atpakaļ, jo man liekas, Nauri, ka tur jau var strādā mūsu cilvēki. Viņi tur ir un manuprāt, tas izaicinājuma portfels, ar ko tur nodarbojās, laikam neļauj ikdienā tikai kultūra izglītības tēmai pievērsties. Kopumā jau tie izaicinājumi izglītības procesam, tā holistiski skatoties, ir ļoti, ļoti daudz un ļoti, ļoti, ļoti dažādi. Mēs tie kultūras ļaudis esam tikai tādi ļoti pārliecināti, ka mēs savu lietu zinām un tikai mēs to savu lietu varam labi tā kā izvest. Bet tā man šķiet, un es nezinu, vai mums ir tā kā jācīnās, vai tomēr jāsadodās rokās un mierīgi uz to lietu jāpaskatās diezgan saimnieciski, jo to jēgu un to nozīmi un to ceļu, kā uz to sasniegumiem iet, to mēs tā kā diezgan labi paši zinām. Es nemēģināju teikt, ka izglītības ministrijā nav cilvēku un ka viss, kas strādā izglītības ministrijā, viņiem kultūra ir vienaldzīgi vai kā tam līdzīgi, bet tieši tā kā tu atbildēji, cilvēks, ka tā ir, nav tur cilvēkam kultūra izglītība būtu viņa vienīgā rūpe. Tas ir tas, ko es mēģinu teikt, ka būtu labi, ja izglītības ministrijā būtu cilvēks, kuram kultūra izglītība būtu vienīgā rūpe. Es nezinu, mēs, protams, nevaram ietekmēt ministru biroja tur politisko sastāvu ar padomnieku tieši šinī jomā, bet es domāju, ja tāds būtu, tas būtu ļoti, ļoti labs pienesums mums, un tas arī veidot labāku izpratni un labāks rezultāts. Mēs vispār strauji tuvojamies raidījuma izskaņai. Es, Daci, gribēju vēl, man bija interesē tas skats no Eiropas vienmēr. Man tāda sajūta, ka mēs dzīvojam tādā tomēr vietā, kur notiek kaut kas tāds unikāls, kas citur nav. Vai tai skatā no Eiropas varētu būt kāda pārmetuma, ka mēs, piemēram, šai ziņā tur tērējam varbūt vairāk naudas, ka vispār tur nekas tāds nav vajadzīgs, vai tas vispār, kā tas izskatās, vai vispār par to kāds tur zina? Šis ir atkal vienas raidījuma garuma sarunas. Ja mēs runājam par Eiropas Savienību un izpratni par kultūru un attieksmi pret kultūru ir ārkārtīgi daudzveidīga. Mums jāsaprot to, ka ir daļa Eiropas valstu, kas ir diezgan zaudējušas tradicionālo kultūru, nemateriālo kultūras mantojumu tādā izpratnē, kā tas pieder mums, un šā ziņā mēs esam absolūti bagāti. Citreiz ir tas, ka Rietuma Eiropas cilvēki neizprot dziesmu svētku formātu, jo mums jāpatur prātā to, ka kopumā Eiropā valda tāds kreis liberālisms. Un patiesībā dažkārt pat vārda nacionāla valsts un nacionālā identitāte ir ļoti toksiski.
es nopietni esmu piedalīsies diskusijās, kur man ļoti jādomā, ko es saku, lai es tur vienkārši, lai man turpinātu dzirdēt. Ja? Tas ir jāpatur prātā, tāpēc es pat esmu saskārusies ar, piemēram, Kultūras akadēmijā, ir bijuši eksperti, tur, piemēram, no Francijas, kas vērtē Kultūras akadēmijas programmas un ko Kultūras akadēmijas pēta, un pēkšņi viens francūzs sāk bļaut, ka jūs esat nacionāls tādā ekspertu diskusijas laikā. Tā kā tas mūsu nacionālais sentiments, ko mēs tā aizraujamies, mēs to ļoti labi saprotam, kāpēc tas ir nepieciešams. Bet, teiksim, skaidrot, kāpēc kultūras nacionālisms var būt veselīgs un pat ļoti nepieciešams, lai saglabātu mazu kultūras telpu Eiropā, nevienmēr ir vienkārši un viegli. Un tas būtiski skar arī dziesmu un deju svētkus. Un tāpēc, teiksim, domājot par to, kā vispār dziesmu svētkus pasniegt Eiropā tādai plašākai sabiedrībai, ir, man liekas, ļoti svarīgi atrast tos kopsakarus ar Eiropas kultūras telpas attīstību un vilkt tās paralēles tur ar herhotīšu kustību, ar 19. gadsimta tautu atmodu. Tur var atrast, ja, bet kopumā es teiktu, ka ļoti dažādi tā uztvere ir. Skaidrs. Varbūt, ka mēs varētu pabeigt raidījumu ar kādu jauku novēlējumu tradīcijai, lai arī pēc 150 gadiem mums tādi būtu. Es zinu, ka šis tāds vienmēr ir tāds tradicionāls nobeigums, uz kuru vienmēr nav. Es mūzikas vārdiem. Pa vienam mēs skaņa, bet kopā spēks. Kamēr tumšajos ziemas vakaros ir ļaudis, kas reizi vai divas reizes nedēļā pulcējās kādā no sajieta namiem, lai kopā praktizētu, tikmēr mums būs nākotne dziesmu svētkiem, to es arī novēlu. Es arī tad mūzikas vārdiem, jo vakar man bija brīnišķīga iespēja kopā ar savu grupu Pērkonis uzstāties un dziedāt šos vārdus, ko es esmu daudzkārt citējis. Tik, cik būs uguņi uz katra kalna, tik mēs arī te dzīvosim. Paldies, ka atradāt laiku paciemoties pie mums. Paldies, skatītāji, ka skatījāties, un tiekamies nākamreiz. Paldies, ka skatījāties. Atgādinu, ka arī jums ir iespēja pieteikt tēmas, izteikt viedokli, ieteikt sarunu dalībniekus. To varat izdarīt Dziesmu svētku biedrības mājaslapā. Tur atrodama arī informācija par jauno kormūzikas balvu. Esam aktīvi un veidojam dziesmu un deju svētkus kopā. Tiekamies pēc nedēļas.